vērtīgas. Nav nemaz tik reti tie gadījumi, kad izdarījuši pirkumu un ejot laukā no veikala, sāk pīkstēt drošības vārti un pie mums pienāk apsargs. Vai apsargs drīkst izkratīt mūsu somu saturu, likt izģērties, lai pārbaudītu, vai zakto mantu neesam paslēpuši azotē? Vai apsargs drīkst aizturēt bērnus? Ir kopīgs likums, apsardzes darbības likums, uz kā pamata principā notiek visa darbība Latvijas apsardzes tirgu. Ja? Tas ir pamats. Apsardzes darbinieki nedrīkst pielietot fizisku tādu nepamatotu spēku. Gadījumos, ja nostrādā šie drošības vārti, nedrīkst ar varu pārbaudīt mantas, vienmēr ir jālūdz. Ja cilvēks atsakās šo darīt, apsardzes darbiniekam ir jāizsauc valsts policijas pārstāvim, tad valsts policijas pārstāvu klātbūtnē arī tiek pārbaudītas mantas. Apsardzes darbiniekiem ārkārtīgi svarīgi raudzīties, lai netiktu nesamērīgi aizskarts personas privātums vai arī īpašums. Līdz ar to apsardzes darbinieki ir tiesīgi, respektīvi, ielūkoties personas somā vai iepirkuma maisiņā tikai un vienīgi ar personas piekrišanu. Gadījumā, ja šajā te konkrētā incidentā ir iesaistīts bērns, tad tādās situācijās obligāti jāsauc arī, jāuzaicina bērna vecāki, un šie pasākumi jāveic tikai un vienīgi kopīgi ar bērna vecākiem. Diemžēl visbiežāk apmeklētāju un apsargu nepārāk patīkamo tikšanos izraisa pavisam parasts iemesls. Kāda tas bija? Nezinu, likās, ka šis kā nāc. Es ieeju veikalā, nāk ārā un kaut kas pīks, nezinu. Parasti ir etaloni. Un jums kas tas bija vainīgais? Etalons. Toreiz tas tiešām bija etalons, jā. Tas bija jauns etalons. Kad bija jauns etalons, tad pīkstēja. Komentāru par etalonu pīkstēšanu vaicājām Rīgas satiksmes pārstāvim Viktoram Zaķim. Eiropas Savienība izdala katrām kaut kādām ierīcēm zināmas frekvenču oslas, un viņas nedrīkst nemaz mainīt un pielāgot vai izmainīt. Etalona tad mikroshēma, kurā ir sava frekvence, viņa ir noteikta, un mēs nedrīkstam viņu mainīt. Bet tad, kad izveidojās 2 vai vairāk etalonu kopā salikšana, tajā brīdī šīs frekvences bieži vien sakrīt ar tām frekvencēm, kas ir drošības lokos šīm pārbaudēm veikalos. Cik vidēji dienā bieži tie vārti pīkst? Tur viltus vai neviltus, bet... Aptuveni, šodien vēl nav pīkstējis, tā kā. Bet parasti kaut kādu 1-2 reizītes parasti gadās, kad daudz cilvēku sanāk vairāk, kas pie kasītes. Varbūt kaut kāds cilvēciskais faktors, kad vai nenostrādā tas deaktivizators vai nav izņemts kaut kāds sīks, nav pamanīts. Bet tā, kad zaglis pieķerts, manā praksē nav gadījies, ka pieķert zaglis ar tiem pīkstuļiem. Īstie zagļi patiesībā lietojot daudz rafinētākas metodes. Dāvanu maisiņi vai kaut kādi iepirkuma maisiņi, parasti viņi tādi ļoti taisnas formas, iekšā salikts folija un varbūt vēl kaut kāds maisiņš, lai neredz. Un tā viņi ienāk, parasti redzēt, tas maisiņš tās tukšāks, ka iziet, viņš pilnāks ir. Bet ja kaut kas tāds, tad, protams, ir apsargu uzreiz, trauksmes poga pie kases, ja tiešām ir pamatots aizdomas vai kaut kas ģērbtu vai var redzēt, dzirdēt kaut ko, tad uzreiz ir apsargu. Taču, ja esam bijuši godprātīgi pircēji, bet promējot tomēr atskan pīkstoņi, padoms ir tikai viens. Reaģēt mierīgi, atnāks cilvēks, atrisināsim jautājumu, un viss process beigsies, un tā kā nebijis. Un aizmirsīsiet, un atnāksiet vēl, aiziesiet uz kino, un viss būs kārtībā.